Uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no Jesejas grāmatas 11. nodaļas. Zars riesīsies no Izrēla celma, un atvase no viņas saknes nesīs augļus. Un par to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padomu un spēka gars, atziņa un tā kunga bijības gars, bijība. Tā kunga priekšā būs viņam salda smarža, un viņš netiesāts pēc tā, ko viņa acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko viņa ausis dzird. Bet viņš tiesās nabagus pēc taisnības, un cietējiem virs zemes spriedīs goda pilnu tiesu un pēc patiesības. Bet varmācīgos viņš sitīs ar savu mutes zīzli, un bezdievīgos nokaus ar savu lūpu dvašu. Taisnības būs viņa gurnu josta, un uzticība viņa lielu aptinamā aukla. Tad vilks mājos pie jēra, un pantēra apgulsies pie kazlēna. Teļš un jaunā lauva, un trekni lopi būs kopā, un mazs zēns tos ganīs. Govs un lāču māte ganīsies kopā, un viņu bērni gulēs kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērsis. Zīdainis bērns rotaļāsies pie odzes alus, un nu pat no krūts atšķirts bērns izstieps savu roku pēc odzes spīdošām acīm. Jauna neviens vairs nedarīs un negrēkos visā manā svētajā kalnā, jo zeme būs tā kunga atziņa pilna kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens strāvu pilni. Un notiks tanī dienā. Tautas meklēs Isejas saknes atvas, kas viņiem ir par karogu, un tās mājvieta būs pilna godības. Āmen. Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem. Jo viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdami bēdās un iepriecas smeldami rakstos iegūtu cerību. Bet Dievs, no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristu Jēzu, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus tēvu. Pieņemiet citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis, Dievam par godu. Es gribu sacīt, Kristus ir kļuvis par kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos solījumus, lai citas tautas slavētu Dievu par viņa žēlastību, kā ir rakstīts, tāpēc es tevi slavēšu tautu starpā un dziedāšu tavam vārdam. Un citur priecājieties jūs tautas kopā ar viņa tautu, un vēl slavējiet to kungu pasaules tautas, un uzgavilējiet viņam visi ļaudis. Arī Jeseja vēl saka, nāks Iseja atvas un celsies kāds, lai valdītu pār tautām. Uz viņu tautas liks savu cerību, bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā, svētā gara spēkā. Āmen.
Aleluja! Mēs tikko dziedājām. Sagatavošanās, cerības un gaidīšanas laiks. Ja mēs pievēršam uzmanību reklāmas stendiem, varam lasīt apmēram šādas reklāmas. Ja vēlies piederēt izredzēto lokam, baudīt prestižu un labklājību, tad iegādājies konkrēto automašīnu. Ja vēlies, lai visi tevi apbrīno, tad nopērc tādu un tādu apģēra zīmolu. Ja vēlies izskatīties jaunāks un pievilcīgāks, tad iegādājies tādu un tādu kosmētiku. Ja vēlies, lai mainītos tava dzīve, ja vēlies paaugstināt savu pašapziņu, ja vēlies, lai tava dzīvei būtu jēga, tad izmanto tādu un tādu lietu. Bez tam vēl tas viss ir jaunākais, īpašākais un skaistākais. Visas sfēras reklāmās sola vairāk vai mazāk vienu un to pašu – laimi, prestižu, apbrīnu, atzinību, prieku, labklājību. Uz viena reklāmas stenda es ieraudzīju uzrakstu: brīva vieta jūsu reklāmai. Kā jūs domājat, ko mēs ticīgie varētu uzrakstīt šajā brīvajā reklāmas stendā? Ar ko mēs varētu pārsteigt? Vai ko mēs varētu solīt? Kādu vēsti nest cilvēkiem un pasaulē, kad iespējams visi reklāmas stendi un arī reklāmas saukļi jau sen ir izsmelti? Vai mēs negribētu tādu vēsti, kuru cilvēki ne tikai ieraudzītu šajā milzīgā reklāmas brūzmā, bet lai arī tai sekotu? Ja skatāmies, ko piedzīvoja Jānis Kristītājs, apustuļi un daudzi citi Jēzus sekotāji, tad uz reklāmas stendiem vajadzētu rakstīt kaut ko līdzīgu šim. Ja vēlies tikt nicināts, seko Jēzum. Ja vēlies tikt vajāts par netaisnības nozdošanu, seko Jēzum. Ja vēlies ciest aizspriedumu dēļ, seko Jēzum. Ja vēlies ciest Jēzus vārda dēļ, seko viņam. Iespējams būsi nepieņemts, nesaprasts, vientuļš, sekojot Jēzum Kristum. Šīs reklāmas noteikti būtu ieraudzītas un noteikti nestu arī daudz skaļu vārdu, bet tās neizklausās pievilcīgas un vilinošas, jo tās sola tikai ciešanas un grūtības. Bet kā būtu, ja mēs rakstītu: ja vēlies, lai tavai dzīvei būtu jēga, pat ciešanās ir vērts sekot Jēzum. Ja vēlies būt kopā ar taisnību un patiesību, pat ja par to ir jācieš, ir vērts sekot Jēzum. Ja vēlies labāku pasauli, sabiedrību, ģimeni ar patiesām vērtībām, pat ja par to ir jācieš, lai to sasniegtu, ir vērts sekot Jēzum. Izklausās labāk, bet vai ir vērts to darīt? Mūsdienās ir ne tikai grūti saprast, bet pat iedomāties, kā Jāņa Kristītāja vārdi: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi, sapulcēja pie sevis Jeruzālemi, visu Jūdejas, visu Jordānas apgabalus, vecākus ar bērniem
pusauģus un jauniešus, vidēju un vecāku gada gājumu cilvēkus, disciltīgos un necilos, bagātos un nabagos, izglītotos un neizglītotos. Visus uzrunāja šie paši vārdi. Ierastā ikdienas dzīve viņiem un tās gaita bija pilnīgi izmainīta. Veikali tiek aizslēgti, darba vietas un māju vietas tiek atstātas. Jeruzālemes pilsēta, Jūdejas ciemi, Jordānas apgabals, viss ir palicis tukšs. Visi steidzās. Visi steidzās pie Jāņa uz Jordānas upes krastu, lai klausītos viņā. Vai tas neizklausās mazliet tā kā pārspīlēti? Bet kaut kas bija noticis, kaut kas neparasts, kaut kas savāds, jauns un īpaši liels. Mēs tūliņ dziedāsim adventa laika himnu, kuras vārdi ļoti labi atspoguļo ebreju tautu romiešu okupācijas laikā. Tās atrašanos tumsā, apspiestībā, nogurumā, ar cerībām un ilgām pēc Dieva. Ak nāc, Imanuēl, uz tevi gaida Izraels. Tas tumsā, apsēstībā sēd un cer uz tevi Dieva dēls. Un tas nav brīnums, jo Izrēlā jau paudzēm nebija bijis vārds no Dieva. Pravieši klusēja, it kā Dievam vairs nebūtu ko teikt viņa tautai. Bet šeit savukārt ir tas, par kuru pravietis Jesaja runāja, Jānis Kristītājs, par kuru pravietoja 700 gadus pirms šiem notikumiem, pirms Jēzus Kristus nākšanas šajā pasaulē. Jānis Kristītājs ir saucēja balss tuksnesī, kurš sauc: sataisiet tā kunga ceļu, dariet līdzenas viņas takas. Jānis runā un klusums tiek pārtraukts. Dieva vārds atkal pasaulē, atkal veic savu dzīvības darbu. Vārds, kas radīja radību, notikumiem bagātais vārds, kas vienmēr liek lietām notikt. Vārds, kas neatgriežas tukšs pie Dieva. Dzīvības vārds, kurš atkal ir atraisīts pasaulē ar visiem saviem brīdinājumiem un ar visiem žēlastības apsolījumiem. Jāņa vārdi bija kā āmurs, kas satrieca viscietākās sirdis. Tā bija kā liesma, kas cauruj dziļākās domas. Jānis sludina grēku nožēlas kristību. Sagatavot kunga ceļu, lai varētu saņemt Dieva glābjošo žēlastību. Viņš runā par vecā cilvēka iznīcināšanu un pilnīgi jauna, attīrīta cilvēka rašanos jaunajā dzīvē. Vārdi ir tik spēcīgi, ka tie ietekmēja cilvēkus, ka tie viņiem lika apzināties savus grēkus. Mēs dzīvojam laikmetā, kad daudzi cilvēki nezina, kas ir grēks. Nožēlot grēkus, tulkojot no grieķu valodas, nozīmē arī mainīt savu domāšanu, pilnībā mainīt savu sirdi. Kā min rakstu pētnieki, ebreju ideja grēku nožēlas pamatā ir pagriezties, atgriezties, kas nozīmē cilvēku novēršanos no saviem grēkiem un atgriešanos pie Dieva. Novērsties no neievērošanas ceļa un atgriezties pie kalpošanas Dievam.
Vārdi atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Būtu jāievieto brīvajā reklāmas stendā. Tie paši vārdi, kas skanēja 2000 gadu atpakaļ. Tie domāti visiem, arī tiem, kas redz, bet nespēj izlasīt, kas dzird, bet nespēj sadzirdēt. Bet tikai tiem, kuri redz, dzird un seko, ir domāts adventa laiks. Tiem, kuri turas pie mazas cerības dzirksts, kad lielā cerība šķiet neiespējama. Tas domāts tiem, kuri turas pie Dieva apsolījumiem, pat ja to piepildījums nešķiet nekur redzams. Tas domāts tiem, kuri ilgojās pēc jaunas dzīves. Tiem, kuri vēlas, lai Jēzus ienāktu viņu sirdīs. Kuri vēlas un steidz pretīm satikt Jēzu. Bet adventa laiks nav tikai priecīga sagaidīšana. Jāņa brīdinājums ir nopietns. Un kādam to dzirdot, tas varbūt pat liktos biedējoši. Bet mums ticīgiem šie sludinātāji vārdi: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi, skan kā Dieva mīlestības vārdi. Dieva, kurš sūtīja priekšteci, lai sagatavotu ceļu. Dieva, kurš sūtīja Jēzu Kristu, lai mūs kristītu ar svēto garu un mīlestības uguni. Dieva, kurš aicina mūs pievērst savu dzīvi viņa žēlastības solījumam arī šajā adventē un tādējādi sagatavoties tam, kurš nāk. Dieva, kuram no savas sirds dziļumiem mēs varēsim tūliņ dziedāt dziesmu un pateikties: kāds prieks, Imanuēls pie tevis atnāk Izraēla. Āmen.